Pēdējais secinājums, draugi. Pēdējais secinājums, draugi, no šī visa ir tas, kad tātad mums ir orgāns, ja, un šis orgāns ir mūsu prāts. Ja? Un prāts, draugi, viņš ir vienmēr mūsu pusē. Tā kā mēs viņu uzstādīsim, tā arī viņš priekš mums strādās. Ja, jo mums prāts, viņš mums rāda to, ko mēs jau paši stāstam. Ja, jeb dzīve kā kino. Ja, un to lentu, to kino lenti, to mēs paši viņā liekam iekšā. Ja, lai arī kādu jēgu mēs nepiedotu savai dzīvei, tā vienmēr mums piekritīs. Tā vienmēr visu izpildīs. Ja, jūsu prāts vienmēr runās par to, kā jums pietrūkst. Ja, jo prāts nezina, ko man domāt citu. Ja, jo viņam nav iedots šis ēdiens, ja, tas ir jautājums. Ja tātad cilvēks ar prāta palīdzību veido savu realitātes modeli. Ja, un šī realitāte veidojās ar prāta uzstādījumu palīdzību. Ja tātad prāta uzstādījumi, tas ir priekšstats, kaut kāds cilvēka priekšstats par dzīvi. Par dzīvi, par pasauli, par cilvēkiem sev apkārt. Ja? Un šie uzstādījumi, ja, viņi mums palīdz dzīvot, palīdz kaut kā virzīties pa dzīvi, ja, no kaut kā izbēgt, izvairīties. Ja? Un ir kaut kāda kļūme, un šī kļūme ir domāšanā. Un cilvēks, viņš var viegli